Mums ir Telegram grupa, kurā mēs aktīvi diskutējam, un es smēļos tēmu idejas. Un man viens grupas biedrs pajautāja, vai ir ok ieguldīt 30% no saviem aktīviem vienā bondā. Mans viedoklis ir, ka vienā akcijā vai bondā derētu ieguldīt ne vairāk par 10 līdz 15%, jo, piemēram, gan akcijas ilgtermiņā, gan bondi vidēji ienesīgums ir 10% gadā. Tas nozīmē, ja jūs ieguldat maksimums 10%, un tad viena akcija noklājas no 10 akcijām vai bondiem, tad pārējās ģenerē šos 10% gadā un tā kā gandrīz nosedz šo vienu zaudējumu. Bet ja jūs ieguldat tur vairāk, 30%, tad jums vajag gaidīt vidēji 3 gadus, lai viss portfelis nosektu šo te vienu kļūdu. Bondu tirgus Baltijas valstīs ir salīdzinoši agrīns, un daudz tikai tagad iepazīst šīs te iespējas. Bet ļoti daudzi nezina, ka bondi reizēm noklājas, ka viņi ir finanšu problēmās un vai nu nesamaksājums atpakaļ visu vai daļu. Un Latvijā zināmākais ir European Lingerie Group, kas ir lauma fabriks, kurš paņēma ļoti lielu aizdevumu un investori neatguva atpakaļ visu naudu. Lietuvā ir Integre Trans un Auga grupa, un Igaunijā Planet 42 un Plus Capital. Tā kā jau ir vairāki defaulti vai problēmas, ne viss vienmēr tā kā sanāk kā vēlēt. Un šie Baltijas uzņēmumi arī bija lieli. Vienam no tiem bija pat 160 miljonu apgrozījums, un arī tie bondi bija masīvi. 10 miljonu, kā teiksim šobrīd Eleving Group grib pacelt 50 miljonus. Bankroti notiek arī ļoti lieliem uzņēmumiem pasaulē. Piemēram, lielajā kredītu krīzē bankrotēja 700 miljardus vērtā banka Lehman Brothers. Ir ok ieguldīt gan akcijās, gan bondos, kas nes kaut kādu fiksētu ienākumu, jo īpaši šobrīd, kad akcijas krīt, bondam, ja jūs gaidat līdz beigām, tad nav šis te kritiens. Ja vien viņam neiestājas finanšu problēmas. Kā arī noteiktās tirgus apstākļos kādu 1% uzskatu var ieguldīt bitcoinā. Bet pārējās kriptovalūtas ir diezgan riskantas, kā redzat. Rīt jums pastāstīšu par diversifikāciju pa nozarēm un vēl citiem kritērijiem. Vai jūs diversificējat savas investīcijas un kā?